Sveiki, zēni un meitenes! Jūs klausāties kopā ar Jēzu. Šeit mācīsimies, cik ļoti Jēzus tevi mīl un ka viss, ko tu dari, ir īpašs, ja dari to kopā ar Jēzu. Tevi sagaida kāds jauns un aizraujošs Bībeles stāsts, ko tev sagatavojas pats Dievs. Vai esi gatavs? Šobrīd skan atverot Bībeli sākumskolas vecuma bērniem. Šis būs A gada, 2. ceturkšņa Dievs ir ar mani 7. nedēļas lasījums. Piektdiena. Ilgs un vientuļš ceļojums. Bailes un vientulība pārņēma Jāzepa sirdi, kad tirgotāji devās prom no kalniem, kur atradās viņa tēva teltis, prom no tēva Jēkaba un mazā brāļa Benjamīna. Viņš rūkti raudāja, iedomājoties, ka mīlošais tēvs gaida viņu pārnākam mājās. Vai es kādreiz vēl redzēšu savu tēvu, viņš prātoja. Kāda būs mana nākotne vienam un bez draugiem svešā zemē? Šādas domas viņu piepildīja ar bailēm un skumjām. Tad Jāzepa sirds pievērsās Dievam. Viņš atcerējās, tas kungs ir tuvu tiem, kam salauztas sirdis. Tieši tur, starp kamieļiem, tajā pašā brīdī tas pilnīgi nodevās kungam. Jāzeps lūdza, lai Dievs būtu ar viņu neparastajā jaunajā zemē, uz kuru viņš devās. Dievs arī mūs mudina uzticēt savu nākotni viņam. Izlasīsim Psalmu 37. nodaļas 5. pantu. Pavēli tam kungam savu ceļu un ceri uz viņu, gan jau viņš tad darīs. Jāzepa ceļojums viņu bija aizvedis daudz tālāk, nekā viņš jebkad bija gaidījis. Tas, kas sākās kā ceļš pie brāļiem, kļuva par ceļojumu uz tālo Ēģiptes zemi. Viņš bija sācis ceļu, uzticoties savam tēvam un brāļiem, bet nu viņš pilnībā uzticējās Dievam. Viņš bija iemācījies, ka cilvēki nevienmēr ir uzticami, bet Dievs vienmēr ir uzticams. Padomā un pastāsti. Jāzeps toreiz to nesaprata, bet Dievs zināja, ka Jāzeps viņa labā nākotnē paveiks lielas lietas. Kā tev šķiet, cik labi Dievs zina tavu nākotni? Šonedēļ pēdējo reizi dzirdēsim Jesajas 41. nodaļas 10. panta dziesmu. Novēl tev to dziedāt ik reizi, kad esi noskumis vai noraizējies, lai atcerētos, ka Dievs vienmēr ir ar tevi. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi uzturu ar savas taisnības labo roku. Jesajas 41, 10. Nebīsties, jo es esmu ar tevi. Neatkāpies, jo es esmu tavs Dievs. Es tevi stiprinu, es tev arī palīdzu. Es tevi
tavas taisnības labo roku. Jesajas 41, 10. Laiks lūgšanām. Sadodieties rokās ģimenes lūgšanu lokā. Pateicieties Dievam, ka Viņš vienmēr ir uzticams, un lūdziet, lai Viņš palīdz jums paļauties uz Viņu, pat, ja notiek kas slikts. Šodien ir sataisāmā diena, kad sagatavojamies sabatam, lai īpaši būtu kopā ar Jēzu, domātu par Dievu un kopā priecātos. Tavā grāmatiņā ir aprakstīta spēle šim sabatam. Aicinu to izspēlēt kopā ar ģimeni un draugiem, bet mēs ar tevi sadzirdēsimies atkal svētdien. Atā!